Tas ir daļa no procesa un notiekošajām sarunām. Tas, ko mums pateiks privāti, tiks pārbaudīts, un mēs nodrošināsim, ka viņi tiek saukti pie atbildības par saviem vārdiem. Un ja tas nenotiks, prezidents jau ir skaidri norādījis, kādas militāras sekas Irānas režīmam būs, ja tas neizpildīs sacīto. Īpaši aizkulisēs, kad prezidents saka racionālāki, šie cilvēki aizkulisēs privātās sarunās patiešām izrāda lielāku saprātīgumu. Atšķirībā no iepriekšējiem līderiem, kuri vairs nav starp mums, jo viņi meloja Savienotajām valstīm un mūs pievīla sarunās, kas prezidentam bija nepieņemami. Un tieši šī iemesla dēļ daudzi tika nogalināti. Šī ir vēl viena vēsturiska iespēja Irānai rīkoties pareizi, atteikties no savām kodola ambīcijām un panākt vienošanos ar šo prezidentu. Vai arī viņi saskarsies ar nopietnām Amerikas Savienoto Valstu bruņoto spēku sekām, kuras viņi turpina piedzīvot katru dienu šajā operācijā. Par DHS, cik ilgi administrācija var turpināt maksāt TSA bez kongresa rīcības? Un es nevēlos būt hiperboliska, bet ņemot vērā situāciju lidostas patiešām bija tas sāpju punkts, kas lika abām pusēm sākt savstarpējas sarunas. Es domāju, vai jūs redzat kādu iespēju, ka DHS varētu atsākt darbu, vai ir iespējams, ka tas turpināsies līdz vidustermiņa vēlēšanām? Mēs noteikti ceram, ka tā, es domāju, prezidents nevar turpināt parakstīt memorandus un proklamācijas katru reizi, kad kongress nepilda savus pienākumus. Kamēr demokrāti tur visu mūsu valsti par ķīlnieku. Izvēloties, kuras aģentūras viņi vēlas finansēt, tikai tāpēc, ka viņiem nepatīk šīs administrācijas politika, tā tam nevajadzētu būt. Viņi 7 reizes balsoja pret DHS finansējumu partisku un politisku iemeslu dēļ. Tātad vēlreiz prezidents iejaucās, lai šajā brīdī izdarītu pareizo lietu. Bet viņš arī mudina kongresu atgriezties Vašingtonā, lai pastāvīgi atrisinātu šo problēmu, finansētu un pilnībā atvērtu iekšējās drošības departamentu. Karolīna, 2 jautājumi, viens par TSA un otrs par Irānu. Par TSA parastajiem amerikāņiem, kuri skatās šo preses konferenci. Cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai viss atgrieztos normālā stāvoklī lidostās pēc prezidenta rīcības attiecībā uz Irānu un termiņu? Trumps sākotnēji minēja 4 nedēļas. Sekretārs Rubio piekdien teica, ka tas var aizņemt vēl 2 līdz 4 nedēļas. 2 līdz 4 nedēļas ir termiņš, ko valdība šobrīd uzskata par iespējamu. Attiecībā uz grafiku, prezidents, bruņoto spēku virspavēlnieks un Pentagons apgalvo, ka operācijas episkās dusmas termiņš ir no 4 līdz 6 nedēļām. Šodien ir 30. datums. Tātad atkal vienkārši jāaprēķina, cik daudz laika vēl Pentagonam nepieciešams, lai pilnībā sasniegtu operācijas episkās dusmas mērķus. Ko es atkārtošu? Iznīcināt Irānas jūras spēkus, iznīcināt tās balistiskās raķetes, demontēt tās raķešu un dronu ražošanas infrastruktūru un būtiski vājināt tās sabiedroto grupējumus. Šīs operācijas laikā un, protams, arī novēršot Irānas iespēju iegūt kodolieročus. Par tavu pirmo jautājumu, Stīven, attiecībā uz TSA un lidostām. Nekas patiesi neatgriezīsies normālā stāvoklī, kamēr demokrāti neizdarīs pareizo lietu un pilnībā nefinansēs šo aģentūru. Vēlreiz prezidents iejaucās, lai rīkotos pareizi un izbeigtu šo krīzi avio pārvadājumos un lidostās visā valstī. Bet vēlreiz, kongresam ir jāatgriežas. Demokrātiem ir jāfinansē iekšējās drošības departaments, lai mēs varētu oficiāli nodrošināt, ka šie izcilie darbinieki ilgtermiņā saņem algu. Viņa vārds ir Jonatans Karolīna. 2 jautājumi par kara izmaksām Persijas līča kara laikā. 90 un 91 gadā Arābu valstis sedza lielāko daļu izmaksu – Kuveita, Saudarābija un apvienotie Arābu Emirāti. Kurš sedz šī kara izmaksas? Vai šīs Arābu valstis būs gatavas maksāt? Es domāju, ka tas ir kaut kas, ko prezidents būtu ļoti ieinteresēts lūgt viņiem darīt. Es negribu viņam skriet pa priekšu, bet noteikti tā ir ideja, kas viņam ir, un pavisam noteikti jūs vēl dzirdēsiet vairāk no viņa par to. Un otrkārt, dīzeļdegvielas cena vidēji ir 5,38 par galonu. Kāda šodien ir Trumpa administrācijas vēsts kravas automašīnu vadītājiem, kuri saskaras ar šīm augstajām degvielas izmaksām? Vēlreiz mēs saprotam, mēs jūs dzirdam, mēs jūs redzam. Mēs cieši sekojam līdzi šīm īstermiņa svārstībām naftas un dīzeļdegvielas cenās. Un tieši tāpēc prezidents un administrācija nepārtraukti paziņo par izlēmīgiem pasākumiem, lai nodrošinātu stabilitāti globālajā enerģijas tirgū. Kā jūs zināt, politiskā riska apdrošināšana ir viena no šīm darbībām, kas ļauj valstīm iegādāties ar sankcijām apliktu naftu tikai, lai palielinātu piedāvājumu. Tikmēr mēs strādājam pie tā, lai atbrīvotu 400 miljardus barelu naftas un rafinētu produktu. Mēs arī izsniedzām Džonsa likuma atbrīvojumu uz 60 dienām.
Tas viss ir vērsts uz to, lai palielinātu piedāvājumu un radītu stabilizāciju tirgū šajā laikā. Bet galvenais vēstījums, kā jau esam vairāk kārt uzsvēruši, ir tas, ka tās ir īstermiņa darbības un īstermiņa cenu svārstības, ilgtermiņa ieguvumu labā. Lai izbeigtu draudus, ko Irāna rada Amerikas Savienotajām valstīm, mūsu karavīriem un mūsu sabiedrotajiem reģionā. Un nodrošināt, ka šīs režīms vairs nevar kontrolēt brīvu pasaules enerģijas plūsmu caur Hormuza šaurumu, ar ko valdība turpina cīnīties katru dienu. Karolīna, Dženifer, tikai 2 jautājumi. Kura Dženifera? Vai esi tu? Abiem. Turpini 2 jautājumi par Ķīnu un Irānu. Par Ķīnu. Pirms prezidenta vizītes uz Pekinu notiks darba tikšanās ar sekretāri Besantu un Džeimsonu Grīru. Kā tas būs? Es nezinu, es ceru, ka ministru kabineta locekļi dosies uz Ķīnu pirms tam. Man nav informācijas par viņa grafiku, bet, kā zināt, tas ir ierasts starptautiskos braucienos. Es sazināšos ar Finanšu ministriju un kabinetu, lai iegūtu šo atbildi jums, bet mēs ceram, ka viņi dosies tur pirms laika. Labi, liels paldies! Un par Irānu. Ja Irāna izvēlas, kuri naftas tankuģi var šķērsot šaurumu un ņemot vērā, ka tiem tiek uzlikti augsti nodokļi, Jā, un kā tas saskan ar prezidenta vēstījumu, ka viņš vēlas, lai šaurums būtu atvērts? Vai administrācija tiešām atbalsta sistēmu, kurā Irāna iekasē nodevas no šiem kuģiem par piekļuvi? mēs to neatbalstam, un es noraidītu domu, ka viņi izvēlas pēc saviem ieskatiem. Šie naftas tankuģi, tie 10, kas tika paziņot iepriekš, un vēl 20 jauni, kurus mēs gaidām tuvākajās dienās, ir tiešas un netiešas sarunas starp ASV un Irānu rezultāts. Tātad tas nebūtu noticis bez prezidenta diplomātijas un viņa komandas iesaistes. Mēs ceram uz pilnīgu atbilstību turpmāk un turpinām ļoti cieši strādāt pie šī jautājuma. Karolīna. Paldies jums uz un aiz skatuves. Tur aizmugurē, tieši tur. Jūs pacēlāt roku ļoti aizrautīgi. Droši, varat pamāt. Hanna News Nation, paldies! Man jums ir 2 ātri jautājumi. Ir ziņojumi, ka republikāņi apsver veselības aprūpes izdevumu samazināšanu, lai finansētu 200 miljārdu Pentagonu un operācijas Epic Fury vajadzībām. Prezidents Trumps atbalsta šādu veidu maiņu. Esmu redzējis šos ziņojumus, bet neesmu runājusi ar prezidentu par to. Nedz arī dzirdējusi, ka šis jautājums būtu apspriests augsta līmeņa sanāksmēs Baltijā namā. Es nepaužu galīgo viedokli, jo neesmu dzirdējuši, ka tas būtu apspriests šeit, rietumu spārnā. Otrkārt, zinu, ka Trumps saka, ka mēs esam priekšā grafikam attiecībā uz viņa militāriem mērķiem Irānā. Viņš paredzēja, ka šis konflikts ilgs no 4 līdz 6 nedēļām, un mēs jau esam 5. Kā to saskaņot? Grafiks bija no 4 līdz 6 nedēļām. Jūs teicāt, ka šodien ir operācijas 30. diena. Es sniedzu atjauninājumus no Pentagona par sasniegtajiem mērķiem, un bruņotie spēki ir bijuši ļoti efektīvi. Es domāju, ka mums visiem vajadzētu lepoties ar bruņotajiem spēkiem par to, ko viņi paveica pēdējo 30 dienu laikā. Misija turpināsies, līdz tiks sasniegti mērķi, un 4 līdz 6 nedēļu termiņš paliek spēkā. Man nav nekādu jaunu ziņu par to. Karolīna, Džeika. Jā, tāpat kā citi, viens par TCA, viens par Irānu. Par Irānu. Es zinu, ka ir grūti runāt par pieņēmumiem, bet domāju, ka šis ir tāds jautājums, kur jūs varētu apspriest. Ja prezidents tiešām centīsies... Visticamāk, mēs to nedzirdēsim. Tā. Ja prezidents vai Okoa nolems sākt sauszemes karu, viņš lūgs kongresa atļauju šādai rīcībai. Skaties, prezidentam jau vairāk kārt ir jautāts par karaspēku izvietošanu vai iespējamām sauszemes operācijām. Viņš, protams, atteicās izslēgt šādu iespēju. Pentagona uzdevums ir sniegt prezidentam pēc iespējas vairāk iespēju. Tas nenozīmē, ka viņš būtu pieņēmis lēmumu, un arī nenozīmē, ka viņš neinformētu mēdījus par šādu lēmumu, lai nebrīdinātu ienaidnieku. Attiecībā uz kongresa un tiesiskuma prasību izpildi, valdība to vienmēr ievēros. Prezidents saglabā dziļu cieņu pret kongresa lomu visās militārajās operācijās. Patiesībā pirms operācijas episkā dusmu uzsākšanas valdība sniedza pieklājības paziņojumu kongresam un 8 grupai. Turklāt augsta līmeņa amatpersonas, kabineta locekļi un sekretāri pēdējo 30 dienu laikā vairāk kārt devās uz kongresu, lai sniegtu šos svarīgos pieklājības ziņojumus. Ikreiz, kad tas tika pieprasīts. Tagad pārējot pie TSA, vairāk Trumpa atbalstītāji nāca pie manis ar jautājumiem par prezidenta memorandu, kurā DAKS tika uzdots samaksāt darbiniekiem. Es zinu, ka šādu mērogu dīkstāvē ir iesaistītas daudzas sarunas.
Kāpēc prezidents neizmaksā šo algu TSA darbiniekiem agrāk? Tas bija demokrātu dēļ, kuri 7 reizes balsoja pret iekšzemes drošības departamenta darbības atjaunošanu, un tāpēc mēs nonācām eksistenciālās krīzes situācijā. Es domāju, jūs redzējāt rindas vairākās nozīmīgās valsts lidostās. Amerikāņu ceļotāji patiešām maksāja cenu par demokrātu partijas spēlītēm. Prezidents strādāja ar savu juridisko komandu un budžeta biroju, lai atrisinātu ārkārtas situāciju avio pārvadājumos visā valstī. Un tas ir pateicoties prezidentam, ka TSA aģenti ir tur. Un tas pats arī ir. Bet viņš aicina Kongresu atgriezties Vašingtonā, piešķirt finansējumu un pilnībā atjaunot iekšējās drošības departamenta darbību. Sara, protams, es, Lindsay Ellis no Wall Street Journal, cenšos saskaņot valdības galvenos mērķus. Ar pilnīgu Hormuza šaurumu atvēršanu Trumps uzvarētu un pabeigtu operācijas, sasniedzot visus 4 mērķus, pat ja pārvietošanās caur šaurumu notiktu lēni. Skatieties, kā jau esmu vairāk kārt teikusi un kā prezidents ir skaidri norādījis. Operācijas episkās dusmas mērķi ir iznīcināt Irānas jūras spēkus, tās balistiskās raķetes, demontēt tās aizsardzības rūpniecisko infrastruktūru, kas ražo ieročus, kas apdraud Amerikas Savienotās valstis un sabiedrotos, un liekt Irānai iegūt kodolieročus. Šauruma atvēršana ir jautājums, pie kura valdība strādā, taču galvenos mērķus amerikāņu tautai ir noteicis komandieris. Dereks, lūdzu klausies! Prezidents šorīt izteica draudus iznīcināt Irānas infrastruktūru, tostarp elektroenerģijas ražošanas stacijas, naftas urbumus, Hargas salu un atsāļošanas rūpnīcas. Uzbrukums civilajai infrastruktūrai, piemēram šādai, ir aizliegts saskaņā ar starptautiskajām tiesību normām. Kāpēc prezidents draud izdarīt to, kas tiktu uzskatīts par kara noziegumu? Un kā to saskaņot ar faktu, ka valdība atkārtoti apgalvo, ka uzbrukumi nav vērsti pret civiliedzīvotājiem? Ak, paskatieties! Prezidents šobrīd ir ļoti skaidri norādījis Irānas režīmam, kā to apliecina paziņojums, kuru jūs tikko nolasījāt, ka viņu labākā iespēja ir noslēgt vienošanos. Pretējā gadījumā ASV bruņotajiem spēkiem ir spējas, kas pārsniedz viņu iztēli, un prezidents nebaidās tās izmantot. Es to neteicu, Garet, un tu lieto vārdu potenciāls kāda iemesla dēļ, jo esmu pārliecināta, ka daži eksperti tev to čukst ausī, lai mēģinātu uzdot man šo jautājumu. Protams, šī valdība un ASV bruņotie spēki vienmēr rīkosies likuma ietveros, bet, lai sasniegtu operācijas episkās dusmas mērķus, prezidents Trumps rīkosies bez šķēršļiem. Un viņš cer, ka Irānas režīms noslēgs vienošanos ar valdību. Kurš no šiem mērķiem visvairāk gūtu labumu no atsāļošanas rūpnīcas iznīcināšanas? Paldies, Karolīna. Es vēlos sekot līdzi jautājumam par Irānu, ka tu saki, ka Irāņi, ar kuriem esi kontaktā, kļūst saprātīgāki. Šoreiz diskusijā, ko tieši tu dzirdi? Kas tev noved pie šāda secinājuma? Un kā tu definē, kas ir saprātīgi un kas nav saprātīgi? Es šobrīd neiedziļināšos privātās un sensitīvās sarunās, kas notiek starp Amerikas Savienotajām valstīm un Irānu. Bet Vispārīgi runājot, prezidents jau ir sniedzis atbildi, tas, ko viņi saka, ir saprātīgāk. Viņi ir piekrituši dažiem Amerikas Savienoto valstu punktiem, kā prezidents teica vakarā Air Force One lidmašīnā. Kas attiecās uz konkrētām detaļām, tā kā sarunas vēl turpinās, mēs tās neizpaudīsim pasaulē, ja vien prezidents tā neizlems, kas ir viņa tiesības kā brīvās pasaules līderim. Kuba prezidenti izjauktu to visu. Sūtītu naftu uz Kubu, bet tagad ļauj šim Krievijas tankuģim doties uz Kubu. Vai tas nozīmē politikas maiņu, vai viņš ir gatavs ļaut vairāk tankuģiem iebraukt Kubā? Tā nav politikas maiņa, nav notikusi formāla sankciju politikas maiņa. Kā prezidents teica vakarā, mēs ļāvām šim kuģim ierasties Kubā, lai apmierinātu Kubas tautas humanitārās vajadzības. Šie lēmumi tiek pieņemti katrā gadījumā atsevišķi. Kā administrācija jau ir teikusi, Kubas nedarbojošos ekonomiku nevar salabot, ja vien viņi nepiedzīvo dramatiskas pārmaiņas politikā un vadībā. Taču attiecībā uz sankciju politiku nav notikušas nekādas oficiālas izmaiņas. Tāpēc mēs varam sagaidīt, ka vēl vairāk naftas tankuģu atkal dosies uz Kubu. Šobrīd šie lēmumi tiek pieņemti katrā gadījumā atsevišķi. Obrigada, Karolīna. Atsaucoties uz to, ko jūs teicāt ievadā par pretrunīgajiem vēstījumiem starp ASV un Irānu, prezidents uzstāja, ka sarunas virzās uz priekšu. Un kā jūs minējāt, viņš teica, ka Irāna ir piekritusi lielākajai daļai no 15 punktiem. Mēs tikko dzirdējām no Irānas. Viņi saka, ka sarunas nenotiek un piedāvājumu sauc par pārmērīgu un nerealistisku. Tātad kā jūs to izskaidrojat? Kā jūs izskaidrojat šo neatbilstību starp abām pusēm?
Es domāju, ka Amerikas tauta ir pietiekami gudra, lai neticētu teroristu režīmu vārdiem, kas jau 47 gadus kliedz nāvi Amerikai. Un es ceru, ka žurnālisti šajā telpā ir pietiekami gudri, lai neticētu Irānas režīmam, kas atkārtot ir melojis par mūsu valsti, par mūsu vērtībām, par visiem. Šajā telpā, atklāti sakot, gandrīz 5–10 gadus. Tāpēc es domāju, ka Amerikas sabiedrība ir pietiekami gudra, lai to saprastu. Par mērķiem jūs parādījāt, bet prezidents ir devis termiņu līdz 6. aprīlim, tikai 1 nedēļas laikā. Kas prezidentam ir jāredz, lai viņš neīstenotu šos triecienus līdz 6. aprīlim? Viņš to publicēja Truth Social šorīt agri. Viņš vēlas vienošanos tuvāko 10 dienu laikā. Šis grafiks tuvojas beigām, ir atlikuši vairāki dienas. Un redzēsim, nesteigšos ar secinājumiem, redzēsim, kas notiks pēc 10 dienām. Paldies! Viens jautājums par Irānu un otrs par streiku. Prezidents saka, ka tie, kas ved sarunas ar saprātīgāku režīmu, bet tagad tuvajos austrumos ir simtiem speciālo operāciju spēku, piemēram, jūras spēku, SEAL vienības un armijas rangeri, papildus tūkstošiem, kas jau ir nosūtīti. Viņš mēģina izbeigt vai pastiprināt konfliktu. Prezidents ir koncentrējies uz to, lai sasniegtu operācijas Epic Fury mērķus attiecībā uz spēkiem, kas atrodas tuvajos austrumos. Pentagona uzdevums ir radīt pēc iespējas vairāk iespēju virspavēlniekam. Tas nenozīmē, ka prezidents ir pieņēmis kādus papildu lēmumus. Vēlreiz, viņš joprojām ir koncentrējies uz to, lai nodrošinātu, ka Pentagons turpina sasniegt operācijas mērķus, kas tika uzsākta pirms 30 dienām, un mēs esam uz pareizā ceļa, lai to sasniegtu. Ja kāds amerikānis mājās dzird viņu sakam, es vēlos sarunāties, bet redz, ka uz reģionu tiek nosūtītas karaspēka vienības, ko šim cilvēkam vajadzētu domāt par to, kas tur notiek? Šeit ir 2 ceļi. Prezidents vienmēr ir teicis, ka diplomātija ir viņa galvenā izvēle un prioritāte. Vēlreiz viņš patiesi labā ticībā centās iesaistīties diplomātijā ar Irānas režīmu. Vēl pirms šīs operācijas uzsākšanas viņš vēlējās noslēgt vienošanos un nosūtīja savus galvenos sarunvedējus. Šim nolūkam viņi veltīja daudz laika un pūļu, cenšoties panākt vienošanos. Un, diemžēl, iepriekšējais režīms, daudzi no šiem līderiem vairs nav starp mums, jo viņi saskārās ar sekām. Ações militares dos Estados Unidos. Assim, ja pastāv iespēja panākt vienošanos, atkārtoju, prezidents joprojām ir atvērts. Bet nezaudējot fokusu uz militāriem mērķiem, kas tika noteikti pirms 30 dienām un kurus mūsu spēki turpina sasniegt dienu no dienas. Atsaucoties uz dīkstāvi, viņš pagājušajā ceturtdienā parakstīja Nacionālās ārkārtas situācijas rīkojumu, nodrošinot, ka TSA aģenti saņem algu. Bet citi DHS civilie darbinieki joprojām nesaņem algu. Viņš parakstīs kaut ko, lai nodrošinātu arī viņu atalgojumu. Skatieties, prezidents vienmēr meklēs veidus, kā nodrošināt, lai amerikāņi saņemtu nepieciešamo un rīkosies viņu labā. Bet ir absurdi, ka viņam ir jānonāk līdz tam, ka jāstrādā ar juridisko komandu un vadības un budžeta biroju, lai atrastu šos resursus. Tā ir kongresa funkcija finansēt šīs aģentūras, un demokrāti kongresā jau 7 reizes ir balsojuši pret iekšējās drošības departamentu finansēšanu. Kongresam būtu jābalso un jāatrisina šis jautājums. Prezidents vēlreiz pieņēma lēmumu novērst, ka essa crise existencial, que estava redzot mūsu valsts lidostās, kas tikai pasliktinātos. Un tieši tāpēc viņš vēlas, lai kongress paveic savu darbu. Paldies, Karolīna, tā kā tu pieminēji. Es atgriezīšos pie tevis. Runājot par lieldienām un lūkšanām, es vēlētos uzzināt tavu viedokli par pāvesta runu. Pāvests Pijs vakar teica, Dievs neuzklausa to lūkšanas, kuri karo. Vai vari to nokomentēt? Es domāju, ka mūsu nācija tika dibināta pirms gandrīz 250 gadiem, balstoties uz jūdu un kristiešu vērtībām. Un mēs esam redzējuši prezidentus, esam redzējuši kara departamentu vadītājus un esam redzējuši mūsu karavīrus vēršamies pie lūkšanas mūsu valsts vēsturē visgrūtākajos brīžos. Un es nedomāju, ka ir kaut kas nepareizs ar mūsu militāriem līderiem vai ar prezidentu, kurš aicina Amerikas tautu lūgties par mūsu karavīriem un tiem, kas kalpo mūsu valstī. Patiesībā es domāju, ka tā ir ļoti cēla rīcība. Un ja jūs runāsiet ar daudziem militārajiem, viņi teiks, ka novērtē lūgšanas un atbalstu no virspavēlnieka un viņa kabineta. Karolīna, paldies! Prezidents Trumps sacīja laikrakstam New York Post, ka drīzumā tiks sniegta atbilde uz Teherānas uzbrukumu, kas bija vērsts pret Izraēlas lielāko naftas pārstrādes rūpnīcu. Vai tam ir noteikts grafiks? Vai tas ir saistīts ar sarunu panākumiem vai nē? Nē, man nav nekāda jauna ziņa jums par prezidenta izteikumiem. Valdība uzskata, ka revolucionārā gvarda kontrolē Irānu. Nu redziet, kā teica sekretārs Rubio, šodien vadība ļoti sadrumstalota.
Patiesībā mēs esam atslēguši viņa iekšējās komunikācijas sistēmas, un tas ir daļa no diplomātiskā procesa. Mums ir jānoskaidro, kurš tieši ir pie varas. Zinu, ka ir iecelts jauns ajatolla. Par viņu daudz neesmu dzirdējusi. Tas ir daļa no šobrīd notiekošā diplomātiskā procesa. Karolīna, es vēlēšos vēl dažus, tikai vienu, paldies. Tu izklāstīji humānos iemeslus. Aprakstīji, lai ļautu tam naftas tankerim nokļūt Kubā. Tikai lai precizētu vienu punktu, kāpēc valdība piekrita, ka Krievija sūta naftu tieši uz Kubu, nevis uz citiem galamērķiem. Skaties, šis lēmums arī turpmāk tiks pieņemts katrā gadījumā atsevišķi humānu vai līdzīgu iemeslu dēļ, bet mūsu sankciju politikā nav notikušas nekādas izmaiņas. Meksikas prezidents Šeinbaum arī teica, ka Meksika apsver iespēju atsākt dažus no šiem sūtījumiem uz Kubu. Valdība tam piekrīt. Vēlreiz, mūsu sankciju politikā nav notikušas nekādas izmaiņas. Mēs joprojām paturam tiesības konfiscēt kuģus, ja tas ir juridiski piemērojams, kas dodas uz Kubu un pārkāpja milvais sankcijas. Bet, protams, prezidents un valdība arī patur tiesības atteikties no šīm konfiskācijām, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. Tikai lai precizētu, vēl Krievijas naftas tankuģiem tiks atļauts ierasties Kubā. Tagad katrs gadījums tiks izvērtēts atsevišķi, bet Krievijai zaļā gaisma ir gandrīz droša. Nē, es teicu, tas atkarīgs no konkrētā gadījuma. Karolīna, protams, Džefs var labi izskaidrot. Mainot tēmu. Prezidents vienmēr ir apmeklējis CEPAK. Viņš to nedarīja šogad, jo viņš neuzbruka. Un viņš uzskata, ka CEPAK kļūst mazāk nozīmīgs. Nē, es nedomāju, ka viņš tam tic jebkādā veidā. Patiesībā viņš ļoti mīl CEPAK, un viņam ir ļoti labas attiecības ar lieliskajiem cilvēkiem, kas to organizē, ar Mercedesi un Matchlab. Tas šogad bija tikai daļa grafika, jo pasākums notika Teksasā. Prieks. Prezidenta grafikam un viņa pašreizējiem pienākumiem bija labāk nebraukt uz Karolīnu. Migels. Paldies! Ja vienošanās ar Irānu tiks pabeigta, kā tiks aizsargāt sarunu partneri vai īstenot prezidenta miera plānu? Tas ir jautājums, ko mūsu Nacionālās drošības komanda pašlaik apspriež. Man šodien nav ko piebilst. Karolīna no Lestes. Bales zāle, pastāstiet vairāk par šo milzīgo militāro kompleksu zem jaunās prezidenta zāles. Patiesībā es nevaru jums par to pastāstīt neko vairāk. Tomēr militārie spēki šeit Baltijā namā veids dažus uzlabojumus savās telpās. Un man šobrīd nav pietiekami daudz informācijas, lai sniegtu sīkākas detaļas par to. Lūdzu, Rēgen. Paldies, Karolīna. Viena par tuvajiem austrumiem un otra par Antifu. Netanjahu svētdien paziņoja, ka kardināls Putrāra varēs vadīt Būpoles svētdienas svinības Svētā Kāpu baznīcā. Pēc tam, kad sākotnēji Izraēlas policija viņam liedza, vai kāds no administrācijas vai prezidents sazinājās ar Izraēlas amatpersonām, vai lūgtu palīdzību kardinālam šajā jautājumā. Es šorīt runāju ar sekretāru Rubio, un mēs paudām savas bažas Izraēlai. Attiecībā uz šo svētvietu slēgšanu mēs vēlamies, lai ticīgie varētu piekļūt šīm svētvietām. Protams, drošība ir augstākā prioritāte, un mēs saprotam, ka Izraēla strādā pie šiem drošības pasākumiem, lai atvērtu svētvietas klusajā nedēļā, un mēs to ļoti novērtējam. Karolīna, protams. Teksasā 9 personas tika notiesātas federālajā žūrijā par apsūdzībām iekšzemes terorismā, kas saistīts ar Antifa. Baltais nams jau ir norādījis, ka tiek veikta izmeklēšana par Antifa, par to, kas viņus finansē, kas viņus vada. Vai jūs varētu sniegt mums jaunāko informāciju par izmeklēšanas gaitu, kā tā norit? Un vai jūs domājat, ka mēs redzēsim vēl vairāk apsūdzību pret cilvēkiem no Antifa? Es zinu, ka tika izveidota starpinstitūciju darba grupa, lai koncentrētos uz Antifa draudiem, kas, kā jūs zinat, prezidents ir pasludinājis par iekšzemes teroristisku organizāciju. Ar pilnām tiesībām, un mēs turpināsim to izmeklēt. Man šobrīd nav jaunāko ziņu par šīm konkrētajām izmeklēšanām, bet es ar prieku lūkšu savai komandai tās jums šodien nodot, jo tas joprojām ir ārkārtīgi svarīgi prezidentam un viņa iekšpolitikas dienas kārtībai. Karīni, Čeičai. Jautājums par sauszemes mīnām. Ir ziņojumi, ka Irānas teritorijā ir konstatētas amerikāņu ražojuma mīnas. Prezidents Trumps ir atļāvis izmantot amerikāņu sauszemes mīnas Irānā. Man šodien nav komentāru par šo ziņojumu. Karīni. Nav komentāru. Karīne, sveika, Karīne. 2DHS. Tu teici, ka prezidents mudina kongresu atgriezties Vašingtonā, D.C. Tu pati teici, ka man ir komentāri, ko sniegt. Viņš to ir atkārtojis vairākas reizes. Tev vajadzētu atcerēties, ka viņš teica, ka rīkos lielas lieldienu vakariņas Baltijā namā. Ja kongress šajā jautājumā stāsies pretī demokrātiem, kas ir nepieciešams, jo vēlreiz demokrātu partija kļūdās.
Viņi 7 reizes balsoja pret iekšzemes drošības departamenta finansējumu, kas ir pilnīgi absurdi, ņemot vērā visu, kas notiek. Drosmīgie vīrieši un sievietes, kas strādā iekšzemes drošības departamentā, ir pelnījuši saņemt savu algu. Prezidents vēlas, lai tas notiktu, un vēlas, lai kongress atgrieztos un atrisinātu šo jautājumu. Lielas paldies par visu, tiešām! Paldies!